Mēs tiekamies raidījumā Terapija istabā. Šis raidījums ir unikāls tieši ar to, ka šeit pie manis ierodas cilvēki ar savām patiesām sajūtām, problēmām un domām, un viņi tāpat kā mēs visi meklējam atbildes. Un es savukārt caur šiem cilvēkiem arī atrodu atbildes priekš sevis. Tādēļ es ceru, ka tu tieši tāpat kā es iegūsi sev kaut ko vērtīgu. Un pie manis šodien raidījumā būs Santa. Un Santa ir rakstījusi divas lietas. Pirmā, es vēlētos izprast savu dēlu, un otrā, atrast savu es. Sveika, Santa! Sveiki! Tu man rakstīji divas svarīgas lietas, kuras tu vēlētos šodien izrunāt. Un viena no tām, tieši pirmā, ir izprast dēlu. Jā. Ko tu ar to domā? Es ar to domāju tā, ka es laikam sākšu, lai saprastu, man ir 4 bērni, 1 meita un 3 dēli. Bet tas dēls, par ko es rakstīju, viņam ir 14 gadi. Viņš man ir puisis tāds ar ļoti ātru raksturu, strauji. Saka visu to, ko domā, kas uz mēles ir tāds ritīgi tieši. Bet ir kaut kādas lietas, kas manī varbūt viņā ļoti satrauc, jo viņš ar kaut kādām savām uzvedībām parāda. Es viņam to neesmu kā rādījusi un stāstījusi. Tas vispār reizēm šauj ārā korķus, kā saka. Un tad es viņam saku, bet dēls, mēs nekad tā neesam runājuši. Kāpēc tā dari? Es nezinu. Tā viena lieta, otra lieta, trešā lieta. Un tad es domāju, hei, ko es daru nepareizi? Kāpēc? Un tad man bija iespēja atbraukt šeit. Kā tev pašai liekas, vai tu kaut ko dari nepareizi un kāpēc? Varbūt man citreiz šķiet, ka es viņam varbūt dodu pārāk lielu brīvību. Bet tad ir tā, ka ja es viņu paņemu mazliet stingrāk, viņš raujas pilnīgi prom. Un tad, kad es iedodu šo vairāk, tad viņš nāk pats atpakaļ. Bet pēdējā laikā šis īsti līdz galam nestrādā. Jo tev ir savas ekspektācijas par to, kā būtu jābūt. Un kā tu uzskati, kā 14-gadīgam puisim ar mammu būtu jābūt? Droši vien, kad jāievēro kaut kādi noteikumi. Ja mēs esam kaut ko sarunājuši, pieņemsim, kaut kādās 3 būt mājās, tad ir 3 jābūt mājās, un es jāatnāk 5 un jāapsaka, mammīt, piedod. Tad man liekas, tie ir tādi elementāri noteikumi, ko savā starpā, ko mēs varam izrunāt un vienoties par kaut kādām lietām. Tad šis man liek domāt, ka tu esi ar viņu izrunājis šos noteikumus, bet viņš viņus neievēro. Jā, ir reizes, kad neievēro. Vai tas ir normāli 14 gados neievērot noteikumus, kuri ierobežo viņa brīvību? Droši vien, ka tas ir normāli, bet... Kas tev tajā patiesībā uztrauc? Tad tu jūties kā? Tās darbības, kas notiek tajā laikā, kad viņš neatnāk mājās. Kur viņš ir, jo viņš mēdz arī nepacelt telefonu vai ieslēgt lidmašīnas režīmu. Mēs runājam par 3 naktī vai par 3? Nē, par 3 dienā. Par 3 dienā? Jā. Tu uztraucies par to, kur viņš ir? Jā. Bet es paskaidrošu, lai nav tā, ka es neesmu slimā mamma, kur uztraucās par katru sīkumu. Šeit prasās paskaidrojums. Mums ir tādas bijušas diezgan lielas uzvedības grūtības, kad viņš ir man bijis arī krīzes centrā, kad viņš vienkārši nenāca mājās. Un šīs droši vien ir tās sekas, kādēļ es varbūt tik ļoti cenšos viņu kontrolēt. Viņš man visu laiku, viņam ļoti populārs teiciens, mammīt, viss ir čilā. Ja tā arī ir? Kontrole? Nē, ja viņam ir viss čilā. Jā, bet tas īsti nesaskan ar to, ka viņam jau nav gluži 18, un viņš nevar nākt, kad grib iet, kad grib ir kaut kāda treniņa, ir kaut kādas lietas, ko es tomēr vēlētos, lai viņš ieklausās. Un, uz ko mēs esam uz vienu viļņu, lai mēs būtu. Vai viņš ir vecākais dēls? Meita ir vecākā, viņš ir otrs, tā kā vecākais. Un kādas tev ir attiecības ar meitu? Ļoti labas.
Viņa klausa, dara lietas, kā tu vēlies. Nē, nav tā, ka man nav tā, ka tie bērniem ir jābūt tā, kā es visu vēlos. Bet, ja mēs kaut ko sarunājam, tad es arī tomēr gribu, lai tas tiktu ievērots. Jo viņi saka, viņi grib arī kaut kādas lietas, viņi grib kaut kur aizbraukt un kaut kur aiziet. Es vienmēr cenšos izpildīt visu šīs vēlmes. Tad man liekas, ka, ja es palūdzu, ja mēs kaut ko sarunājam, tad iedod man tik daudz pretī, kad, lai ar ievēro. meitu tas viss strādā? Jā. Ja man visi bērni būtu tādi kā meita, man droši vien dzīve būtu garlaicīga. Bērni, protams, ka atspoguļo mūsu. Un tur, kur mums ir bērniem, un tieši ar to bērnu, kur ir visgrūtāk, tur ir mūsu lielākais darbs ar sevi. Jā, es pēdējā laikā, man patīk dzīvi tvert viegli. Es neiedziļinos iespējams kaut kādās lietās, kur man varbūt vajadzētu iedziļināties, bet man tas šķiet, man patīk iet pa pakāpieniem augšā, un tad ir kaut kāds brīdis, kad man kāds nomet tur lejā, un es saku tā, kad mēs ar dēlu ejam to ceļu, varbūt ne to vieglāko, mēs uzkāpam kaut kādus pakāpienus no augšā pozitīvā nozīmē, un tad mēs nokrītam atpakaļ. Un tad mēs ar viņu pārunājam visu šīs lietas, mājās viss ir ok. Un tad mēs akalējam. Es viņam saku, Rodžulu, kad pašķeram baltu lapu un sākam no sākuma. Sākam no pirmā pakāpiena. Kādu laiku ir viss kārtībā, un tad atkal mēs nokrītam. Ar ko tev ir izdevīgi šāds princips? Kādā ziņā izdevīgi? Mūsu prāts nekad nedara neko, kas viņam nav izdevīgi. Viņš nekad neatgriežas tur, kur viņam nav izdevīgums. Ko tu iegūsti no tā, ka tev vienmēr ir jāsāk no sākuma? Īstenībā neko, es jūtos ļoti slikti, ka man ir jāsāk no sākuma, tāpēc, ka es vienmēr, es domāju, kur es esmu kļūdījusies, kāpēc? Es gribu iet uz augšu, es gribu, lai viņš arī ir tendētu uz izaugsmi, bet mūs atmet tajā pašā vietā, un tas ir tas, varbūt, ko es līdz galam nesaprotu, kāpēc tā ir. Kāpēc tu meklē kļūdas? Kāpēc tev liekas, ka... Es tā domāju, ka es esmu kaut ko nepareizi izdarījusi, ja es nevaru iet to, 7. pakāpienu uz augšu, bet man atmet 5. atpakaļ, tā tad kaut kas nav bijis ok. Interesants moments ir tas, ka tad, kad es pajautāju par tevi, tu man sāki stāstīt par mēs. Par tevi tā es arī nedzirdēju. Tu sāki stāstīt, ka man patīk viegli, man patīk neiedziļinoties, un uzreiz pēkšņi bija mēs tā ejam, viegli neiedziļinoties, atkrītam atpakaļ, tu pārgāji uz mēs. Man ir tāds jautājums, kura šajā stāstā esi tu? Droši vien, ka es sev vēl meklēju, jo es kaut kā visu laiku biju saistīta ar tiem bērniem. Man ļoti ātri piedzima meita, 18 gados, un es kaut kā, par cik man bērni ir 4, ar diezgan mazām starpībām. Tagad jaunākajiem ir 10 gadi. Tad es visu laiku bijusi tāda mamma. Es realizējos, es strādāju. Es ik pa laikam aizēju uz kaut kādiem kursiņiem. Bet, es esmu mamma. Lielākoties 99% es esmu. Tas ir ok būt mammai. Bet stāsts ir par to, ka tu spēj atdalīt šo lomu no tām dzīves lomām, kuras tev vēl ir, kur tu esi sieviete, tur karjeriste, sieva, un tad mamma. Bet tavā gadījumā šī loma, ko tu man stāsti, viņa pārplūst. Un mamma, tas ir viens un tas pats. Jo tu arī man teici vārdus, man patīk viegli neiedziļināties. Tā viegli plūst un neiedziļināties. Uz kaut kādām lietām, patīk. Jā. Tad, kad to dara tavs dēls, tu to nepieņem. Viņam arī patīk viegli, viņam arī patīk neiedziļinoties. Bet tur tu redzi sevi viņā. Jā, tā arī ir. Kad es kaut kā, jo ar tām darbībām, ko iespējams man tas puisis tver to dzīvi tā vieglāk, es redzu sevi. Jā, tātad tu kritizē nevis viņu, bet tu kritizē sevi. Stāsts ir par to, ka tad, kad tu ieliec sevi kādā no bērniem, un tādā brīdī tu nepieņem sevi, tu nepieņem arī to bērnu, tu nevari viņā pieņemt to, ko
kas tev ir pazīstams. Un tev nepatīk it kā pašai šīs savas kvalitātes, uztvert dzīvi viegli un neiedziļinoties. Kāpēc tev nepatīk sevī šīs kvalitātes? Ar ko tu riskē, kad tu uztver dzīvi viegli un neiedziļinoties? Kāpēc tev šķiet, ka tas nav pareizi? Es nezinu, es īstenībā, varbūt tāpēc, ka es visu laiku domāju, ko citi par mani padomās, jo visi zina, Santa var, Santa izdarīs, Santai var pazvanīt kaut vai, nezinu, tur 2 naktī, ja vajag palīdzību, Santa nekad neatteiks. Bet kāpēc Santa neatsaka? Santa ir laba. Lai būtu kas? Es nezinu, man arī ir dzīvē bijuši tādi posmi, kad ir bijis ļoti grūti. Tiešām tā, ka es esmu bijusi pagrīdē, un man ir tieši nevis savējie padavuši to roku, bet tie svešie, lai es pakāptos augšā. Un tāpēc es vienmēr tiešām palīdzu, tāpēc, kad es zinu, kāds ir, ka tev ir slikti. Es pat tajā brīdī pat nedomāju, kāpēc man viņam ir jāpalīdz. Vienkārši, ja man palūdz, es vienmēr arī izdarīšu. Varbūt ne visas lietas, ko man palūgs, gluži arī ne tā, bet nezinu, ja tiešām būs kaut kas tāds ļoti, ļoti, es izdomāšu vienmēr kaut ko, lai tam otram būtu labāk. Tu teici vārdus, kad man ir bijis grūti, bija kāds, kas man palīdzēja tikt augšā. Jā, ar kāds? Padomu, ar... Tu prasīji pēc šiem padomiem? Tu zināji, kuram cilvēkam pajautāt? Nē, man īsti nav tāda cilvēka bijis, kam es varu tā baigi palūgt palīdzību, jo... Kur tu viņu saņēmi tādā gadījumā? Kurš tad bija tas cilvēks, kurš tev pa īstam palīdzēja? Varbūt tas bija tavs iekšējais lēmums pašai tikt ārā? Man vienmēr ir gribējies tā, lai mums iet labāk, lai es varu vairāk. Un tad es esmu meklējis kaut kādas, nezinu, tā pašā internetā, Instagramā, kaut kādas šīs. Tātad tas, kas tev ir palīdzējis, tas ir kaut kas vienkārši no malas. Nevis tev burtiski atnāca, iedeva roku un izvilka ārā. Nē, man tāda situācija viena ir bijusi. Man piedzima tieši šis te pats puisis, mans 14-gadīgais dēls, un mums gāja ļoti grūti, un viņš man piedzima krīzes centrā. Un šie bija tie cilvēki no bēbīšu mājas Tukumā, kas man tiešām reāli arī palīdzēja, jo tad es nezinu, kur es īstenībā pat būtu bijusi. Bet tas ir godīgi. Viņu darbs, tā ir viņa misija, pareizi? Jā, bet es viņiem ļoti pateicīga. Jā, es ne par to. Es tev vedu uz ko? Vai tavs darbs ir palīdzēt cilvēkiem? Nē, tas nav mans darbs. Jā, tas nav tavs darbs. Tu stāsti, ka tu jebkurā brīdī esi gatava palīdzēt citiem. Uz kā rēķina tu to dari? Vienkārši, lai tam cilvēkam būtu labāk. Kas tev no tā? Man nevajag neko no tā. Tās ir tādas labas, varbūt, emocijas. Jā. Tādas. Tu to dari, lai pati justos labi. Mēs nekad nevienam nepalīdzam bez nolūka. Jā, bet ja es palīdzu, es nekad tā nedomāju par to, ka... Es tev runāju par to zemapziņas līmenī. Mēs taču pat pie tā nonācām. Mēs taču nepalīdzam, tāpēc, ka es jutīšos slikti. Jā. Nē, es palīdzu, jo tas man liek justies labi. Iespējams. Jā. Un te ir jautājums, kāpēc ikdienā man ir tik svarīgi palīdzēt citiem, lai justos labi? Droši vien, lai justos novērtētāk kaut kādā veidā. Jā, jo es no bērnības vienmēr esmu bijusi salīdzināta ar kaut ko, tieši no ģimenes locekļu puses ar Nomas, un paskaties, kāda ir māsīca, vai paskaties, kāda ir tā, jo es vienmēr biju tas ģimenes, tāda, kā saka, melna auss. Es situ ārā visus korķus, jo viss tāda man no mammas puses viss ir ļoti tādi pareizi, mierīgi un kārtīgi, bet Santa tāda nekad nav bijusi. Santa vienmēr bija tā, kas tur rāpās kokos ar ceļgalu un elkoņu. Man vienmēr bija briesmīgā paskatā, un tad Toma vienmēr teica, bet tā meitenes neuzvedās, tā viņas nedara. Un vai tava dzīve ir izvērtusies briesmīga dēļ tā? Nē, es esmu ļoti priecīga, man nepatīk tādas lietas, tur būt tādai
es varu būt ļoti pieklājīga un kārtīga, protams, bet man tas ir garlaicīgi. Ja tavam dēlam ir garlaicīgi tā, kā tu no viņa prasi, jo tu prasi tieši to pašu, ko prasīja savu laiku tev mamma un oma? Viņam droši vien ir garlaicīgi, viņš man tā arī ir teicis. Tu jau uzvedies tieši tāpat. Tu tagad nostāstīji to, kāda tu biji, tu atšķīries, tu darīji tā, kā tu gribi, tev vajadzēja brīvības sajūtu, izjust visu to dzīvi garšu, lai gan tev teica tur, kad visiem citiem ir jāuzvedās savādāk. Un tagad tu lauzi tāpat savu dēlu, sakot viņam, ka viņš ir kaut kāds ne tāds, ka viņam ir jāuzvedās savādāk. Nē, nav tā, ka es viņam saku, ka viņš ir savādāks. Es vienmēr saku, ka es viņu ļoti mīlu un es ar viņu lepojos, jo viņam nav jau tikai šīs negatīvās iezīmes. Viņš man vienmēr ļoti palīdz, pat man nevajag neko jautāt. Piemēram, ja es tur lauku māju, viņš vienmēr būs tas, kas atnāks ar mazo šauplīti. Teiks, mamīt, es saslaucīšu, tu neesi man kalponi vai, nezinu, tur man nekad nav bijis jāprasa, lai viņš saliek iepirkumu maisiņā šos produktus. Tas notiek jau automātiski. Es tiešām ļoti lepojos ar viņu. Gribētos droši vien vairāk, lai ievēro kaut kādus šos, ja mēs esam kaut ko sarunājuši, tad lai viņš tā arī dara. Varbūt izklausās ļoti muļķīgi, bet es esmu mamma un es tiešām par viņu uztraucos, jo reizēm arī tās kompānijas varbūt nav tās pašas labākās. Un, ja ir kaut kādi puiši, kas tajā kompānijā ir ok, tad ik pa laikam piebirst klāt tādi, kas varbūt man rada bažas, lai nenoved to manu puiku kaut kādā purvā. Kā tu domā, vai tavos spēkos ir izvēlēties viņam draugus? Nē, mans mērķis arī nav izvēlēties viņam draugus. Es gribu vienkārši, lai viņš saprot, ka varbūt nevis kādi ir labi draugi, tas nebūtu pat pareizi teikt, bet jo ir kaut kādas situācijas viņam bijušas, kad viss ir forši līdz brīdim, kamēr ir kaut kas notiek, un tad viss tā kompānija pazūd. Viņi nav, un viņš paliek viens pats, un ir tikai viņš un es. Un man ir jāpalīdz, ko es arī daru, viņam izķeproties, tā kā ārā. Tad tu jūties kā? Saistībā ar viņu vai vispār? Nē, par to procesu, ka tu atkal vari palīdzēt, tad tu esi kāda? Viņa dēļ es gatavu gāzt kalnus. Es ļoti mīlu savu dēlu. Tagad tev ir jāierauga, kā tas kalpo tev, šis mehānisms. Tajos brīžos, kad tu viņu atkal velc ārā, kad tu viņam stāsti, tad tu esi kāda ļoti vērtīga mamma. Jā, bet ir brīži, kad man vienkārši nolaižas rokas, un es domāju, kāpēc atkal? Kāpēc atkal? Lūdzu, kāpēc? Kāpēc Santai to vajag atkal, lai tā notiek? Droši vien, lai Santa justos labi, ja? Tā tas ir domāts. Jā, Santa jutās labi uz tā rēķina, ka viņa palīdz. Viņa rada sev apkārt savā realitātē cilvēkus, kuriem vajag palīdzību. Viņa rada sev apkārt cilvēkus ar tādām situācijām. Lai ietu palīdzēt, tad tu sajutīsies labi, būsi novērtēta. Viss tas kalpo par labu tev. Mūsu realitāte vienmēr atbilst mums. Tikai šeit ir vēl tāds indikators, ka viņš precīzi atbilst tev, jo tu viņā esi arī ielikusi sevi. Ar visu bērnības uzvedību plus mīnus. Ja? Kā tava māma rīkojās situācijās, kad tu dažreiz sataisīji kaut kādas problēmas? Es īstenībā nāku no tādas ģimenes, kur man mammai varbūt bija pat īsti vienalga. Un tad tu nolēmi ko, kad tavai mammai bija vienalga? Man tas bija ļoti sāpīgi. Bet tu nolēmi ko? Ka es nebūšu tāda mamma, ka es iedošu visu maksimumu, ko es varu, jo man neviens nekad neteica, ka man mīl vai kad ar mani lepojās. Jā, tāpēc paldies tavai mammai, jo pateicoties viņai, tu šodienā nolēmi, ka taviem bērniem nekad nekas netrūks. Pareizi? Jā, es tiešām ļoti cenšos, lai viņiem viss būtu. Kam pateicoties tu centies, lai viņiem būtu? Es negribu, lai viņiem ir tāda dzīve. Droši vien mammai savai, kad viņa man neiedeva to, ko es gribētu iedot saviem bērniem. Jā. Tas ir ieguldījums dzimtā, ieguldījums sistēmā. Kad mūsu vecāki parāda to pieredzi, kuru tev nevajag atkārtot. Tas ir tā ir vislielākā mācību stunda, tas ir vislielākais bonus. Tāpēc, ka tajā brīdī tu nolēmi, ka es pret saviem bērniem izturēšos tā, un viņiem tagad ir tas viss. Bet tikai pateicoties viena iemesla dēļ. Tavas mammas paraugam, tavas mammas piemēram, uz kura tu izdarīji lēmumu.
šitā es negribu, es viņiem iedošu. Jā, tā jau īstenībā arī ir, jo ir kaut kādi brīži, ko es, par cik man vienmēr, es droši vien savā ģimenē nekad nejūtos tādu novērtēt, mīlēt un tā tālāk, un tāpēc es meklēju kaut kādas šīs ārpusē šīs kompānijas, kur man ir ērti, kur man ir labi, varbūt reizēm tās nebija pašas labākās kompānijas. Un tieši, kad skatos uz savu dēlu, man liekas, ka viņš pilnīgi atkārto tieši to pašu, ko es darīju, bet tikai tas brīdis, kad... Tikai viņš ir puika, vienkārši. Jā, tikai tas, ka viņš ir puika, un tagad ir mazliet, savādāk. Kas ir savādāk? Tas, ka tu esi mamma, un tu vienkārši skaties tagad jau caur citām acīm, bet kas ir savādāk? Savādāk ir tas, kad, man laikam vairāk, es nezinu, es nemāku laikam pateikt, kas ir savādāk. Dažreiz mūsu prāts rada problēmas, kur viņas nemaz nav tik lielas. Tad, kad mums ir jāsāk ietērpt vārdos, mēs bieži sakam, man ir tik daudz un liels problēmas, un kas tieši ir problēma? Un grūti ir nosaukt, ietērpt vārdos. Tāpēc, ka prātam ir tāda superspēju visu domāt bez robežām. Viņam nav tāda, man te maza problēma. Viņam ir problēma galvā, viņa ir ļoti liela uzreiz. Viņai nav malas, viņai nav nekas. Tad, kad mēs viņu iznesam ārā vārdos, viņai pēkšņi kļūst veidols. Un tu vari pastīties, un tā problēma ir liela, reāli viņi tu ikdienā dzīvo, katru dienu tev tā ir problēma. Jā. Tas, ka viņš atnāk nevis 3, bet 5, ja? Un tātad viņš tev ar to spoguļo to, ka tieši tāpat tu izturies pret sevi. Tu neievēro savus noteikumus, tu sevi noliec pēdējā vietā. Vai pareizi? Tu sev bieži apsoli, es izdarīšu un neizdari. Jā, tā ir. Un tu prasi, lai viņš to dara, lai pārliktu uz viņu. Tu dari tos noteikumus. Bet viņš tev ir vistuvākais, tāpēc, ka tu esi ielikusi viņā sevi. Un viss, ko viņš tev parāda, ir mammīt, tu apsolīji sev, bet neizdarīji. Tāpēc es tev saku, kur ir tā loma, kur tu esi sieviete. Jo pagaidām viss saplūst kā mamma. Man varbūt ir, nevis varbūt, bet tā arī ir, kad es reizēm kaut ko sev nosolos. Tā, pa īstam, pa visiem 110. Bet man varbūt pietrūkst tās, drosmes to izdarīt. Un es nezinu, kāpēc. Es vienmēr sev saku, Santa, tu taču to vari. Tu zini, tev ir iekšā. Tev ir iekšā, tikai tu to izmanto priekš citiem. Tu iedomājies, tev ir enerģija, un tu to enerģiju, iešu palīdzēt tur, iešu palīdzēt tam, iešu parisināt to. Ja šo enerģiju tu paņemsi visu un izmantos savām vēlmēm, tur nav stāsts par drosmi. Kāpēc tev ir drosme iet palīdzēt un jaukties citu dzīvēs, citu likteņos ar savu palīdzību? Tanī brīdī, kad mēs kādam palīdzam, mēs dažreiz pat neiedomājamies, ka tas var būt lāču pakalpojums. Jo šim cilvēkam iespējams ir nepieciešama tieši tāda pieredze. Bet, piemēram, tu tanī brīdī viņam palīdzi, un viņš tā arī nekad neizjūt sekas tai situācijai. Jo, piemēram, tavā dzīvē lielāko lēmumu attiecībā pret bērniem tu pieņem tieši caur pieredzi. Es šādu pieredzi nevēlos, tāpēc man dzīvē būs tā. Un tad, kad mēs ejam palīdzēt cilvēkiem, lai paši justos labāk, mēs atņemam cilvēkam šo pieredzi, kurā viņš var izdarīt fundamentālu lēmumu, ka viņam dzīvē būs savādāk. Jā, bet kā tad rīkoties, ja tev prasa? Vai tu vari lūdzu palīdzēt, vai tu vari, Tad mēs palīdzam tikai no viena stāvokļa. Tad, kad mēs paši dzīvojam pārpilnībā. Vispirms esmu es, pēc tam ir ģimene, un tad, ja paliek pāri enerģija, mēs viņu dodam citiem uz malu. Nekad nenotiek otrādi. Tava secība ir kāda? Otrādāk. Un stāsts ir par to, ka tavs bērns tieši konkrētais, kurš tevi it kā trigerē, izraisa kaut kādas emocijas, viņš tev burtiski parāda,
tieši tev to virzienu, kurā tev ir jāstrādā. Sākt vairāk domāt par sevi, nospraust normas, nospraust sev kaut kādus laikus, ievērot savus solījumus pret sevi, piepildīt savus sapņus. Jā, es visu laiku, man šogad paliks 35 gadi, un es visu laiku tā arī esmu dzīvojusi, kaut kur vienkārši plūdusi. Bet kaut kā izteikti tagad no janvāra, es nezinu, tas pagaidām tādā sajūta līmenī, kad man liekas, ka ir laiks tā kā beidzot sāk padomāt par sevi. Tāpēc es arī uzdrošinājos atbraukt šeit, jo tas ir tāds lēmums priekš manis. Tas bija, varbūt man nebija viegli saņemties. Es vakar jau domāju, kā būs, un tur skudriņas skrēja, bet es esmu ļoti priecīga par sevi, ka es esmu šeit, jo tas ir jau tāds solīts, viens solīts uz priekšu. Tas tev taisnība. Un tas, ka tu tanī brīdī jau, kad tu pieteicies, tevī iekšā jau bija zināšana par to, ka tu priekš sevis varēsi kaut ko paņemt, kā atspēriena punktu. Jā, es tieši ar tādu domu arī pieteicos, tikai tādēļ, ka es zināju, ka es varēšu kaut ko vērtīgu šeit iegūt. Un skaties, te mēs atgriežamies pie tava otrā punkta – atrast savu es. Jo pieteikumā tu rakstīji 2 lietas. Jā. Un tad, kad es ieraudzīju šos punktus, mans jautājums bija, kāpēc 1. vietā stāv dēls, a 2. vietā tikai atrast sevi. Jo otrādi bija jābūt. Vispirms esmu sev es. Tev viņi aizies, viņiem ir savs ceļš. Tu viņus neradīji priekš sevis. Es to zinu. Viņi atnāca caur tevi dzīvot savu dzīvi, savu pieredzi. Tev esi tu no pirmā elpas vilciena līdz pēdējam. Un tā ir vienīgā garantija, kas tev ir. Ar sevi tu esi nolikusi pēdējā vietā. Pat pieteikumā tu sevi noliki kā otro, kas man uzreiz jau krita acīs, un uzreiz es sapratu, ka stāsts īstenībā ir par sevi. Vienkārši, lai neskatītos sev acīs, tu esi izlēmusi, tur bakstīsies ar to dēlu, ņemsies ar viņu. Es taču nevaru sev pievērsties, jo man visu laiku ir jārisina bērnu lietas. Man nav laika, kad es nevaru neko iesākt, jo mazums viņam atkal būs problēmas un man jāiet risināt. Bet man tā reizēm arī ir, kad es sevi ir jānoliek otrajā plānā. Tāpēc, ka tev ir vispirms programma sevi nolikt otrajā plānā, un pēc tam realitāte kalpo tev. Un tad tu uz tās realitātes vēl atspēries. Bet kā, paskatieties, kā es varu sevi nolikt 1. vietā? Bet ko tu vari viņiem dot, ja tevī nekā nebūtu? Ko es nevarētu iedot? Es to ļoti labi saprotu, ka man ir jānoliek sev vienmēr 1. vietā, lai es justos labi kā mamma, kā sieviete, kā dzīves biedrene. Ir reizes, kad man tas sanāk, kad es jūtos tad ļoti labi, bet ir kaut kādi. Tad es nemāku izstāstīt šīs sajūtas, kaut kas notiek, un tad man patīk ļoti cilvēki. Es pūlī jūtos ļoti labi, man nav problēmas vispār uzrunāt nevienu, ne uz ielas, nekur. Man tiešām ļoti patīk atrasties cilvēkos. Bet man tad ir otra Santa, kurai patīk arī ļoti būt mājās, un viņi tur jūtās kā savā tajā kūniņā, kur neviena nav, un hei, šeit ir labi, šeit neviena nav. Un tad es domāju, ka es esmu Vīnes pēc horoskopa, un tas saka, ka viņiem ir 2 dabas. Tad es par sevi varētu teikt, ka droši vien, ka tā arī ir, jo ir viena Santa, kas var iet, močīt, strādāt. Man ļoti patīk strādāt. Un tad atrasties šais cilvēkos, un tad ir tā kā siena, un tad ir šī otra Santa, kurai patīk būt mājās, rūpēties par ģimeni, tur aiziet uz siltumnīcu, apčubināt savus tomātus, kas īsti nesaskan kopā ar to pirmo Santu. Es tev atvēršu pasauli. Mūsos iekšā ir līdz 2000 personības iedaļām. 10 no tām ir aktuālas. Mēs viņus izmantojam nepārtraukti mūsu ikdienā. Tu nosauc tikai 2, bet viņas ir ļoti daudz. Tad, kad tu taisi ēst, tu esi Santa pavārs. Jā. Tad, kad tu spēlējies ar bērnu, tad tu esi Santa bērns. Ja? Tad tu bērnu līmenī spēlējies. Tad, kad tu viņiem kaut ko māci, tad tu esi Santa mamma. Tad, kad tu esi ar vīru, tu esi Santa sieva. Tad, kad tu izēji ārpus, tu esi Santa kaut kāda. Tās lomas ir ļoti daudz. Kāpēc tev liekas, ka ir jābūt vienai? Es nezinu.
vienai tādai īstai, tādai patiesai, kad man citi reizēm saka, Sandra, tu esi baigi iedomīgā. Es saku, nē, ka es neesmu iedomīga. Tad es pie sevis domāju, kāpēc viņi domā, ka es esmu iedomīga? Tāpēc, ka es varbūt kaut kādā brīdī esmu uz lietām paskatījusies savādāk nekā viņi. Tā kā izskatos no tā standarta rāmīša ārā. Kā tu domā, kāpēc? Ja mēs pieņemam hipotēzi, ka kāds domā, ka tu esi iedomīga, pirmais, kāpēc, lai tas būtu svarīgi, bet otrais, ja mēs pieņemam, ka tā tiešām ir, ka viņi to tā redz, tad kā viņi to varētu redzēt? Kāpēc? Kas viņos nostrādāja tajā brīdī? Manas domas ir vienīgais tas, ka es kaut kādā brīdī droši vien vai kaut ko atteikusi, vai tā. Lūk. Tā ir tava prāta konstrukcija atkal. Ja es atsaku un nepalīdzu, es tad esmu iedomīga. Tāpēc man vienmēr ir jāskrien un jāpalīdz. Jo tu baidies patiesībā dziļumā, tu baidies, ka tu tiksi atraidīta. Jā, tā ir. Jā, un tā ir tava programma, un tavs prāts saka tā. Tu dzirdēji, tu tagad esi iedomīga, tāpēc, ka nē, mums ir bīstami atraidīt, mums ir bīstami nepalīdzēt, mums ir bīstami domāt par sevi, un tu pati sameklē šos realitātes apzīmējumus tam, ka man būt sev ir ļoti tā kā bīstami. Ja? Stāsts ir par ko? Ka tūdēļ tā, lai netiktu atraidīta, esi, visos tajos cilvēkos tev patīk būt visi forši, bet tu tur spēlē nedaudz masku uzliec un spēlē spēli, kaut vai viņi ir ļoti ērti, viņi ir pierasta, viņā ir super viegli, kā tu saki, komunicēt, bet viņi prasa tavu resursu. Un pēc viņus tu nogursti, un tad tu paslēpies mājās, atvilkt elpu. Jā, tā arī ir. Ja tu šajā te pašā sabiedrībā būtu tīrā sevis versija, es drīkstu atteikt, es drīkstu padomāt par sevi, es drīkstu domāt savādāk, mans viedoklis drīkst atšķirties un tā tālāk, un tu to viegli laid cauri sev. Tad tu tur neiztērētu enerģiju. Bet tā kā tev ir svarīgi, kā cits tevi dzird, ko viņš uztvers, un ja es būšu egoiste vai augstprātīgi mani atraidīs, tas ir vienlīdzības zīme ar nāvi prātam, tad mani atraida, mani izmet ārā no sabiedrības, es tad esmu viens un nomiršu. Prātam beigās visas bailes aiziet līdz nāvei. Un tas ir viņa normālā konstrukcija. Jautājums, šajā tu dzīvojot, šajā visā konstrukcijā, kur pa īstam esi tu? Droši vien nekur. Kur esi tu? Es nezinu. Pamēģini. Kur esi tu? Es nezinu, es tiešām nezinu, tāpēc, ka... Ja tu zinātu, tad kur esi tu? Es nezinu pat īstenībā, ko atbildēt, tāpēc, ka... Tāpēc, ka tu domā ar prātu, bet tagad noņem prātu un tikai caur sajūtām. Tagad tu zini. Tu zini, kur esi tu? Darot ko pa īstam? Darot to, kas man patīk, droši vien. Kas ir tas, kas tieši tev patīk, kur tu aizmirst par visu pasauli? Kur viss apkārt ir pilnīgi mazsvarīgs, bet tad, kad tu to dari, tad tur tu esi. Man patīk darboties ar cilvēkiem. Es kādu laiku strādāju ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es tiešām tur jutos kā savā īstajā vietā. Ja man lika paskatīties uz dzīvi ar savādākām acīm, es jutos tur ļoti labi. Vienīgais varbūt, kas man tur nepatika, kad nevis man ļoti, bet man neļāva izpausties tā, kā es būtu iedevusi vēl vairāk, bet katrai vietai ir kaut kādi savi šī vadība un kā grib varbūt savādāk redzēt. Bet tas ir normāli, ja dodot vairāk, tu izdegtu. Ka tas ir normāli. Tavs šis man obligāti ir jāpalīdz, viņš tevi dedzinātu ārā. Tajās vietās tie savi noteikumi
un redz, tev viņi traucēja, kāpēc. Tu saki, tu nevarēji darīt tik daudz, kā tu gribi. Tāpēc, ka tu esi pieradusi atdot sevi pa daudz. Jā, pieradusi palīdzēt izšķīst citos. Nespēt nolikt šīs robežas. Jā, būt vēl vērtīgākai, būt vēl noderīgākai. Bet, ja patiesībā mēs paskatāmies, tad šie te noteikumi, viņi iedod to robežu, kurā tu vari palikt resursā. Jā, protams, tu vari domāt par to, kā darīt savādāk, paplašināties. Jā, varbūt, tur, protams, cilvēks, kurš jūt to visu, viņš beigās izveido kaut ko savu, pa savam, kaut ko īpašu. Jā, tā arī var notikt. Kāpēc tu no tā atteicies, ja tu tur tik ļoti sajūti sevi? Es īsti neprotu tēlot. Tā, kad ja no manis sagaida vienu, bet es jūtos sajūtās savādāk, un man ir jāmāja ar galvu un jāsaka, jā, man tas nav mans. Es vienmēr esmu bijusi tāda, es cenšos būt īsta, to, ko es domāju, es arī pasaku, kā es jūtos. Es uzskatu, ka vispār cilvēkam jābūt īstam, ir bez kaut kādām maskām. Tāpat kā tavam dēlam. Jā, bez kaut kādiem tādiem, tu vienkārši esi tāds, kāds tu esi. Tu nevari sevi... Ja tu šo visu, ko tu saki, jābūt īstam, tāds, kāds tu esi, pārnes uz viņu. Viņš tāds arī ir. Viņš tāds arī ir. Jā, tādam viņam ir jābūt. Viņš tāds arī ir. Bet tu viņam gribi uzlikt rāmi, noteikumus, tu viņu kontrolē, un tas viņu vēl vairāk tajā visā būrī, tas viņam tikai liek rauties projām. Jā, es to zinu, tā arī ir. Un tu esi uzlikusi tieši to pašu sev. Rāmi, būri, tāpēc, ka tu nedari to, ko tu vēlētos. Jā, tā ir. Un iedomājies tagad to prototipu, kur ir Santa. Aizver acis, vieglāk tev būs viņu iedomāties. Iedomājies to Santu, kura dara to, ko viņa patiešām vēlās, tur, kur viņai patīk, tur, kur viņai ir viegli, tur, kur viņa var izpausties, tur, kur visai pasaulē apkārt nav nozīmes. Ir tiešām Santa, kura jūt sevi. Tu redzi viņu? Jā. Kas viņā ir pirmās rakstura īpašības, ko tu nolasi? Kas viņā ir? Viņa ir laimīga. Laimīga. Kas vēl viņā ir? Viņa droši vien jūtās piepildīta. Tad, kad šī Santa, kura ir laimīga un piepildīta, caur viņu tagad pamēģina paskatīties uz savu dēlu, tad kur ir problēma? Kā? Droši vien nekur tad jau nav problēma. Jā. Kā tā Santa skatās uz savu bērnu, 14-gadīgo dēlu? Tā Santa? Jā, laimīgā un piepildītā Santa. Droši vien uz tādu, kā gribētu viņu redzēt. Tieši tādu, kāds viņš arī ir. Vai viņai viņš ir pietiekami gana labs? Jā, tāds, protams. Kāds viņš ir? Man nav tā, ka varbūt, ka mans dēls man nav pietiekami labs, bet gribas labāk? Nē, es dēlu negribu labāk. Es vairāk gribētu šīs rīcības, lai būtu savādākas. Ar ko tas atšķirās? Man nav gana labas tavas rīcības. Vai tu to, ja es tev teiktu, man nav gana labas tavas rīcības, neiztulkot, kā neesi gana laba? Jā, droši vien, ja sasaista, viņš tieši tāpatās arī dzird. Pret viens, kad viņš īsti līdz galam, ja es viņam saku, hei, kaut kas nav, viņš domā, ka viņš ir tā kā slikts. Jā, bet es arī bērniem notiek. Arī reizēm saku, kad es ar tevi ļoti lepojos un es tevi ļoti mīlu, bet taču tu esi labs, bet man nepatīk tava rīcība. Es tā viņam bieži saku. Un tad es gribu, lai viņam nav šī sajūta iekšā, ka viņš ir slikts. Ja viņam jau ir vēl jāaug, viņam ir tikai 14. Bet, kaut kādos brīžos tikai, kaut kādos brīžos jau. Jā, man ir Mēs ar šo manipulējam. Tad, kad mēs runājam ar bērniem, mēs manipulējam. Tev jau ir 14, tāpēc tev ir jādara tā un tā, jābūt atbildīgākam. Un tad tu saki, tev ir tikai 14, ko tu iedomājies? Jā, tā ir. Es tā jau nenoliedzu. Jā, un tas, ko rada viņā? Pilnīgi haus. Man ir jau vai tikai? Jā, tieši tā. Man ir jau vai tikai?
mēs jau īstenībā bērnos radam šo te. Mēs ļoti manipulējam ar to, ka mēs esam pieaugušie, ka mēs zinām it kā labāk, ko priekš viņiem vajag, mēs ar to manipulējam. Jo mēs uzstādām tāpat tās savus noteikumus, viņi ir atkarīgi tikai no mums. Un mēs šo atkarību tā kā pastiprinam ar šādiem tekstiem. Bet īstenībā, ja paskatās, tad 14 gadi, atceries sevi 14 gados, tur veidojās personība. Un vai šī personībai gribas ietilpt noteikumos, jo šī personība, kas veidojās viņā tagad, ir ļoti saistīta ar to personību, kāda viņš būs kā vīrietis. Un viņš būs kāds vīrietis, kuram pasaka 3 jābūt mājās, un viņš nekad neko nemaina, viņš klausīs, viņš ies uz ofisu, klausīs visiem tiem noteikumiem, tāpēc, ka viņam tā ir pateikts. Vai arī viņš izvēlēsies tādu darba vietu, kurā viņam ir savs darba laiks, kurā viņš pats var noteikt kaut ko. Šis ir tieši tas pats, kas viņā veidojās. Jā, mēs varam runāt stāsts par to, ka tev ir jāuzņemās atbildība kā vīrietim, bet to nemāca sieviete. Tu viņam centies prasīt no viņa vīriešu lietas, bet sieviete mamma māca tikai mīlestību. Mamma nemāca disciplīnu, mamma nemāca režīmu. Mamma māca mīlestību un tikai tēva loma un tēva attiecībās būtu jāskatās, kā viņam ir. Ja viņam ir grūti ar disciplīnu, un te man ir jautājums, vai tu viņā, tieši iekšā viņā, esi izcēlus tēva vērtību. Dēlā? Viņam varbūt nav tās pašas labākās attiecības ar tēti. Un viņš vienmēr nāk pie manis, jo tētis vienmēr strādā no agrā rīta līdz vēlam vakaram. Jo tētis ir tas, kas atbild par drošību. Un tajos brīžos, kad aug dēls, un viņš zemapziņā jūt, ka mammai nav pašai drošības sajūta attiecībā pret tēvu, vai arī nav respekts attiecībā pret viņu, viņš automātiski arī tur nevar sakārtot attiecības. Un te mēs atgriežamies pie tā, ka tev ir jāsakārto attiecības ar savu vīru, jāizceļ vīrs kā vērtīgs, tātad, ja viņš daudz strādā, kādēļ viņš strādā? Ģimenes labā droši vien? Jā, lai mums viss būtu, jo mums ir liela ģimene. Jā, tad viņš ir fantastisks tēvs. Tev tas ir jāizceļ ārā. Tas ir jāparāda viņā, ka tieši tādēļ, ka viņā ir šī disciplīna, šī mērķtiecība nodrošināt ģimeni, viņā ir tāds spēks šajā vīrietī. Tev viņā tas ir jāierauga, tad tavs dēls to ierauga viņā, tad viņā rodās šī disciplīna. Bet tu viņam to iedot nevari. Un prasīt no viņa to nevari. Tāpēc, ka tā nav sievietes vai mammas loma. Jā, bet zin kā ir, kad ir katru šo te gadījumu, mēs, protams, mājās pārunājam ar dzīvesbiedru un tā, un tad vienmēr bijis tā, ka... Dzīvesbiedrs? Jā, mēs neesam oficiāli precējušies. Kāpēc? 4 bērni, jums kopīgi viņi visi? Jā. Kāpēc neprecējāties? Es varbūt nejūtu tādu īstu vajadzību. Es gribētu, jā, bet... ir kaut kādas lietas, kas varbūt man traucē un kas man varbūt neliekas, nevis man var būt, bet kas man neliekas ok. Jo kaut kur taču ir ideāli. Tie perfektie, kuros nekas netraucē un tu arī droši vien tāda esi, tevī nekas nevienā netraucē. Nē, es neesmu perfekta, man noteikti ir kur piestrādāt, bet varbūt ir kaut kādas bailes, bažas, jo vieglāk ir paņemt to koferīti un aiziet tāpat bez saistībām. Jā, un tu man tagad stāsti par to, kā tu savam 4 bērnu tēvam neusticies. Kā tu audzini bērnus? Vienlaicīgi kā mamma un tētis? Es pati? Jā. Jā. Tavā dzīvē tā tad vieta blakus tēvam nemaz nav, tu viņus ļoti labi izstūmus ārā. Tas notika tajā laikā, kad viņš ļoti ilgu laiku strādāja ārzemēs, kad bērni bija maziņi. Priekš kam viņš strādāja ārzemēs? Daļai priekš mums un daļai, lai varētu sakārtot kaut kādas savas lietas.
Tad viņš ziedoja savu laiku, nākotnes vārdā, bija gatavs aizbraukt, tur būtu viens, lai jums būtu ērti? Arī, lai mums būtu ērti, jā. Un tu tajā brīdī pieņēmi kādu lēmumu? Nu, es tajā brīdī paliku par mammu un tēti uz daudziem gadiem. Un tie bērni jau ir pieraduši, ka es visu laiku esmu ar viņiem 24, 7, 365, kad... Bet tā jau ir arī tava programma. Es esmu visu vara. Tu jau arī sev radīji vīru, kuram ir jāaizbrauc. Nu, varbūt nav tā, ka es gluži radīju, bet man gribētos, lai mana otra pusīte ir tendēta uz izaugsmu. Tāpēc viņš arī nezina, ka es esmu šeit. Viņš man noteikti teikt, par kam tev to vajag, nebrauc. Tev tur pēc ko citi par tevi tur padomās, bet man īstenībā šobrīd ir pilnīgi vienalga, ko tie citi, kad skatīsies. Par mani padomās tikai tāpēc, ka es šeit esmu tāda, kādas esmu patiesībā. Es negribēju, lai man atrunā. Jā, es vairākas reizes arī nevis lūgusi, bet teikusi, ka hei, mēs varam savādāk, mēs varam varbūt mazliet kaut kādas lietas izrunāt, jo viņš nav no tiem runātīgākajiem cilvēkiem. Viņš vairāk ir kaut kādas emocijas paturis vairāk sevī. Un es varu lietas izrunāt, viņš ir tas, kas patur sevī. Vienkārši vīrieši nav tie, kas visas emocijas izliek uz ārā, tāpēc, ka viņi tā ir audzināti jau no bērnības. Neraudi, tikai meitenes raud, nesūdzies, tikai meitenes sūdzās. Kā viņi ir audzināti? Tieši tā. Nu, viņš arī ir ļoti stingri audzināts. Jā, tādēļ viņam parādīt savas emocijas vai savas sajūtas, tas ir būt sievietei. Tu no viņa prasi būt sievietei, bet viņš ir spēcīgs kā vīrietis, tādēļ viņš patur visu sevī. Tāda ir viņa doma, ka paturot visu sevī, es esmu stiprs. Man nav jāuzkrāmē savai draudzenei visas savas problēmas papildus. Tu uzkrāmē viņam, pasakot, viņš tur savējās un vēl tavējās. Vai tad viņā nav spēks tajā brīdī? Nu ir, bet vai tad ģimenē nedalās tā ar lietām, piemēram, kas tev ir svarīgs, kas man ir svarīgs? Tas jau ir tad, kad ir nodibināta šī saikne. Tad, kad attiecības ir harmoniskas, kad tu redzi vīrietī spēku, kad tu viņu novērtē un cieni. No tevis es to nejūtu, un viņš to nejūt. Tādēļ viņam atvērties priekš tevis ir bīstami. Viņš nejūt, ka tu viņu novērtē, ka tu esi novērtējis, teiksim, to laiku, ko viņš tur ir ieguldījis darbā, arī iedevis priekš jums. Viņš it kā viena doma, ka viņš to dara priekš ģimenes, bet viņš ir arī atpakaļ nesajust to, ja, jo ir kaut kāda pārmetuma tikai par to vai vēl kaut ko. Un tas izveido attālumu. Tas kā ķieģelīši būvējās starp jums. Jā, tā mēs esam šobrīd attālinājušies, vismaz man ir tāda, varbūt viņš no manis gluži nē, bet es no viņa, es sajūtu līmenī, to ļoti jūtu. Es esmu par to arī runājusi, bijusi atklāta. Man vairāk laikam traucē tas, kad viņš ir tāds cilvēks, viņš visu laiku grib, lai, es jums saku, tu gribi, lai es tev sēžu mutē. Viņš visu laiku kaut ko, viņš laikam grib būt kopā, tur mīļoties vai vēl kaut ko, bet tu pirms pusminūtes teici, ka viņš ir aizvērts, noslēgts, nerunāt, tad viņš pēkšņi grib mīļoties, būt kopā. Tad, kad viņš ir mājās, jā, tad man varbūt traucē, man īsti nepatīk tā, kad, Un ko tas pasaka par tevi? Ka tev nepatīk mīļoties, būt kopā ar savu cilvēku? Kā jūtas viņš par to, ka viņa sieviete negrib viņu samīļot un negrib pavadīt šādu laiku? Kā tu domā? Viņš droši vien jūtās slikti, bet jautājums jau ir, kāpēc es negribu. Jo acīm redzot, ir bijušas kaut kādas darbības, kas man varbūt nav līdz galam likušās ok. Un tev tās darbības ir pārskatīt, jo tev ir daudz pretenzijas pret šo. Un tad mēs atgriežamies tā kā vienu soli atpakaļ. Kāpēc? Tāpēc, ka vispirms esmu es. Man ir attiecības ar sevi. Pēc tam man ir attiecības ar vīrieti.
tikai pateicoties šīm attiecībām var parādīties bērni, kas ir tikai trešais. Tikai esot ar vīrieti kopā var piedzimt bērns. Un tāda ir hierarhija. Vispirms es rūpējos par sevi, es esmu resursā, tad es ar vīru esmu. Tāpēc, ka tikai ar vīru var būvēt dzīvi uz priekšu. Ar bērniem mēs bērnus neradam. Mēs nevaram turpināt dzīvi ar bērniem. Viņi ir paši pa sevi jau cilvēki. Bet tikai ar šo vīrieti un tikai pateicoties viņam, tev ir šie burvīgie bērni. Jā, es viņam ļoti pateicīga, es ļoti mīlu savus bērnus. Man paldies viņam par viņiem. Bet tev ir ļoti jāmīl viņš. Tāpēc, ka tikai dēļ viņa ir viņi. Tad, kad tu nemīli viņu, 50% tavi bērni sastāv no viņa. Tad kā? Droši vien sanāk, ka es nemīlu savus bērnus, bet tā nav. Viņi man ir vissvarīgākie visā šajā lielajā pasaulē. Tev vissvarīgākai jābūt vispirms sev. Jo, ja tu neuzvilksi lidmašīnā šo gāzes masku un neizglābsi sevi, tu neizglābsi nevienu no bērniem. Un tad, kad sieviete vairs nerūpējas par sevi un pārliek fokusu uz bērniem, viņa aizvieto vīrieti. Ļoti bēdīgs scenārijs. Tas ir iemesls, kāpēc vīrietis tā tinkšķi tiek izstumts ārā. Lai gan tikai pateicoties viņam, tev ir viņi, tu pēc tam tā, tev vairs nevajag, man ir bērni. Un tas notiek pārsvarā, kad sievietes brīdī, kad sāk parādīties bērni, aizmirst par sevi, noliek sevi pēdējā vietā, bērnus uzceļ augstāk, attiecības vispār sāk jukt ārā, tāpēc, ka pēkšņi tas cilvēks, ar kuru tu varēji būvēt kaut ko uz priekšu, tu viņu noliec kā pēdējo, un nedod Dievs vēl ieliec citus tur svešos no malas, kuriem jāpalīdz. Un tur tev ir enerģija. Samīļot vīru, tev enerģija nav. Ja? Tad ļoti liels haoss tajā secīgumā, un tavs otrais jautājums – atrast savu es, viņam ir jākļūst par tavu pirmo jautājumu. Tad, kad tu atradīsi sevī to dziļo es, tu būsi piepildīta laimīga, ieraudzīsi vīrietī spēku, ka viņš īstenībā visu šo laiku ir bijis priekš jums, ka viņš vēl joprojām izvēlās tevi katru reizi, katru dienu viņš izvēlās tevi. Un kad tev tas liekas pats par sevi saprotams, bet vai tiešām cilvēks, ar kuru kopā tev ir 4 bērni, ir pats par sevi saprotams? Vai tiešām tas, ko viņš dara priekš jums, viņam ir pats par sevi saprotams, ka viņam tas ir jādara? Viņš var to nedarīt, viņš varēja aiziet. Mēs neesam piesieti, vai kā tu teici? Mēs taču neesam precēti, tas ir jebkurā brīdī baigi ērti savākt. Tu dzīvo ar šādu pat domu. Jā, jau laulības priekš maniem ir kaut kas tāds ļoti īpašs. Kāpēc viņš nav pietiekami īpašs? Ja tev ir kopīgi 4 bērni, tad viņš bija pietiekami īpašs, lai ar viņu radītu šos bērnus. Bet viņš nav pietiekami īpašs, lai ietu viņu uzvārdā. Kāpēc tu esi īpašāka par viņu? Es domāju, ka man ir bail no atbildības. Droši vien būt tai sievei kaut kāds pienākums. Vispirms tā ir loma, būt sievei. Lai būtu sieva, ir vispirms jābūt sievietei. Jā, līdz kam man vēl ir jāizaug. Es tiešām ļoti vēlos pa priekšu saprast sevi un kaut kādas savas lietas, jo, ja es nejūtos laimīgs, jau īsti arī otram neko nevar iedot. Lūk, tagad tu runā par secību, kurā ir jāiet. Un tad, tikmēr bērns dzīvo, un bērni dzīvo tā, kā viņiem ir jādzīvo, viņi smeļās savas pieredzes, tāpat kā tu gāji visiem pretējā virzienā. Viņi iet tāpēc, ka viņi smeļās pieredzes, viņi apsit savus ceļus, tāpēc, lai saprastu, ka nokrītot ir sasisti ceļi, un viņiem ir jānokrīt. Jā. Un viņam tas ir jāizdara, bet tev ir vispirms jāsakārto sevi, un tad, kad tu esi apguvusi arī sevi, sievietes lomu, tad tu vari miedarboties ar vīrieti, un tad vīrietis arī var nostāties blakus kā vīrietis. Bet ja vīrietim mājās ir tikai mamma, tad viņš kļūst par bērnu, jo tikai bērniem pievērš uzmanību. Šī sieviete pievērš uzmanību tikai bērniem. Tātad šim vīrietim nav sieviete, bet viņam ir mamma mājās. Un ja ir mamma, tad viņš arī var kļūt par bērnu.
Mums droši vien arī tas, ka viņš vairāk ir tāds, viņam patīk mājās, viņam pilnīgs pretstats man, bet man patīk iet un darīt. Bet tikai uz pusi. Ir taču tā puse, kurai patīk mājās. Jā, ir tā puse, bet viņam arī tāda ir. Bet viņš ir izgājis darbā. Viņš varbūt darbā ir smēlies, iztērējis enerģiju. Un atnākot mājās, viņš grib, vienkārši tu no viņa prasi to, kas viņš nav tanī brīdī. Tu gribi kaut ko citu. Tikai tādēļ, ka tu pati neesi realizējusies. Jo no otra cilvēka mēs vienmēr prasam to, ko mēs paši gribam. Kas mums ir īstenībā jāpiepilda pašiem. Jā, vielu pārdomām. Visbiežāk tas ir arī ļoti viegls indikators padomāt, ko mēs prasam no otra cilvēka. Ja? Kāds, lai viņš būtu tāds, un tad šo pārnest uz sevi. Jo tās ir lietas, kuras tu pati vēlies realizēt, kuras tu pati vēlies ieraudzīt, tikai nes, kāpēc sevi bremzē tajā. Tu tagad teici, es gribētu, lai viņš iet cilvēkos, bet tā esi tu, kas grib iet cilvēkos. Jā. Tad dari to. Neliedz sev to. Ej cilvēkos, ej darbojies, kļūsti par to personību, kuru tu tur redzēji, kur ir iekšā laimīga un apmierināta, kura dara to, kas viņai pa īstam patīk. Ko tu paņemsi no mūsu sarunas šodien? Kā tev liekas? Pirmkārt jau droši vien to, ka vairāk ir jādomā par sevi. Un tu man iedevis tādu labu spērienu pa pakaļ, kā saka, kad lai varētu uz lietām paskatīties mazliet savādāk. Un lai es varētu iet un darīt līdz tādai atnākt šeit jau bija drosme, bet saņemt to drosmi un iet tālāk ar viņu. Es tev varbūt uz beigām gribu pateikt tādus vārdus, kā tavs lielākais ieguldījums bērnos būs, ja jums būs harmoniskas attiecības, patiesas. Tu izcelsi viņā to vīriešu dabu, jo tad tavi dēli saņems to. Un tas būs tas, ko tu gribi no viņiem redzēt. Ja? Drosme, disciplīna, mērķtiecība. Tas nāk caur vīrieti. Tev tas nav jāmāca, jo tad tu kļūsti par vīrieti. Lai vīrietis to iedotu saviem bērniem, tev viņai ir jāredz spēks. Lai tu to izdarītu, tev ir jākļūst par sievieti. Tātad vispirms esmu es, pēc tam ir attiecības, un tad mēs domājam un skatāmies, kas notiek ar bērniem. Bet, ja esmu es un ir attiecības harmonijā, ar bērniem problēma nav. Viņas atrisinās pašas no sevis. Ir jāsakārto pa priekšu. Attiecības ar vīrieti. Jā, bet pa priekšu esi tu. Bet pa priekšu esi. Jā, un tad attiecības ar vīrieti. Un tādā, ja tu iesi šajā secīgumā, tu redzēsi, ka tur ar bērniem viss forši notiek. Viņi vienkārši uz jums skatīsies, ķers emocijas, ķers sajūtas. Viņi sāks atvērties arī pie vīrieša. Sāks paņemt no viņa šo spēku un iet tālāk dzīvē. Un viņš būs indikators tam. Tu viņā redzēsi, kā puika izmainās. Brīdī, kad tu ielaidīsi šīs sajūtas. Kad tu uz savu vīru vīrieti sāks skatīties vispār kā uz potenciālo vīru. Ka viņš ir pietiekami, lai viņu mīlētu. Ka viņš ir pietiekami izdarījis, lai viņu mīlētu. Un tā ir spēja pieņemt sevi paši vispār tajā. Ar sevi paši tu nespēji pieņemt, jo tu neesi realizējusies. Tev gribas kaut ko, sevi tu bremzē. Man tā arī ir. Es sev vienmēr bremzēju, kaut ko izdomāju, un tad es norauju to stopkrānu. Man liekas, hei, viss ieplūstam apakaļ tajās pašās sliedēs. Un tad es jau to prātā neesmu atmetusi. Solīts, neizdarīts. Solīts, neizdarīts. Un kāda ir sajūta, kad tev dēls apsolīja, bet neizdarīja? Kā tu tad jūties? Es jūtos vīlusies. Tavs iekšējais bērns jūtas tieši tāpat. Es tā arī jūtos, ja es kaut ko sev saku močiem, Santa močiem, tad Santa novelk to stopkrānu. Nē, Santa saka, davai močiem tikai priekš citiem. Davai, Santa, lai pagaida. Tieši tāpat tu bērnam teiktu. Zini, tu pagaidi, man tagad svarīgāk tur vispārējie, tur svešie cilvēki, tu bišķiņ pagaidi. Diez vai tu tā saki?
Vai varbūt sāki svešos noliec augstāk? Nē, nekad. Nu, jā. Man vienmēr ir priekš savējie un tad. Un tad trešā vietā. Sandra, jā. Arī, ja paliek laiks. Super. Paldies tev par sarunu. Paldies. Tā kā tu šodien nāci ar stāstu par bērniem, tad es biju sagatavojis bloknotu tev priekš jauniešiem. Paldies. Bet, es saprotu, ka tev ir 4, tad es iedošu tev vēl 3, lai katram tiek, lai nav tā, ka tu aizēji mājās. Un tikai vienam ir tā dāvana. Paldies, es vispār nebiju gaidījusi. Un priekš tevis arī. Bloknots. Super. Paldies. Paldies, ka tu atnāci. Paldies. Super. Paldies. Paldies.